Šodien ir skaista diena un pirmā sērija ir klāt. Mani sauc Oļegs un es esmu SIA HVI īpašnieks un arī vadītājs. HVI ir saīsinājums mūsu lietotāju preču zīmē Hardwood Industry. Bieži vien lietošu vārdu mēs, jo ar mani katru dienu strādā vesela komanda un nevaru pateikt, ka darbus paveicu viens. Veidošu savus video brīvā formā, lai tu esi lietas kursā, kā top granula, ko mēs ievērojam, lai būtu augsta kvalitāte. Šitā izskatās ražošanas darbības schēma. Šeit ir visi pilnīgi aparāti, kurus mēs darbinam. Te ir šneki, konveri, padeves, granulātori, ātrumi, ruļu temperatūras, to, ko tu vispār nevari iedomāties. Bet es tev izstāstīšu. Granulus mēs taisam ar Mercedesu. Tas ir Rematek, vācu ražota, kvalitatīva prese. Kādā citā savā uzrunā izstāstīšu arī par iepakošanu, ko mēs izmantojam un daram, lai tā granula aizbrauktu pie jums saturīga. Izstāstīšu, bet ar humoru. Par pagājušā gada cenām un kas bija vainīgs pie tā. Un vispār par piedevām, ko izmanto granulas ražošanā. Kas ir lignīts, kas ir kartupeļu cieta, priekš kam, vai to vispār izmanto. Pastāstīšu tev par granulu, kā atšķirt labu granulu no sliktas granulas. Un ko nozīmē granulas krāsa, kāpēc viena ir tumšāka, otra ir gaišāka. Bet tas būs kādā manā nākamajā sērijā. Bet, lai nenokavētu nākamo manu uzrunu, tu noteikti sameklē mūsu TikTok, Facebook, Instagram, YouTube, visus kanālus, ko zini, meklē galvenais Hardwood Industry. Vai SIA HVI būs ļoti daudz interesantu faktu un galvenais tu sapratīsi, kas ir labākā granula.